Tā. Šodien es taisīšu video, kā uztaisīt vienkāršu un relaksējošu izskatu, izmantojot brūnās un gaišās krāsas. Mēs izmantosim lūk šo te lūpu balzāmiņu, mēs izmantosim pietiekami skaistu lūpu krāsu, roza, un izmantosim brūnos tonus atšķirībām. Mūsu uzdevums ir uztaisīt meiteni izskatīties labi jauki, apmēram tā kāds. Bet mēs šodien taisīsim kaut ko savādāk, kas mazliet palīdzēs jums izdomāt jūsu pašu izskatu. Ja jums ir kādas tumšas atsvādas, nebaidieties tās izmantot. Vienkārši sajauciet tās ar divām atsvādām, un jūs izskatīsieties perfekti. Tātad, mēs sāksim. Ar ko mēs sāksim? Tātad, lai jūs vieglāk uzvarēt datus, jums parādīšu visu, ko darīšu šīs metodas. Tātad, sāksim uzklāsim, no sākuma sataisīsim matus, kā māķi metodas un mūsu darbības laikā. Sataisīsim matus, izmantojot vienkāršu matu skādzi. Tātad. Ja jums nav īpaši pietiekami gari mati, jūs varat viņus sastādīt. Tātad, mēs sāksim ar vienkāršu gaišas atsaunes uzklāšanu. Tātad, mazliet pabiedīsim gaisu. Gaisu. Tātad, mēs izmantosim 3 tonus. Tātad, galīgi gaišu, šitiktu tumšu un zeltaini brūni. Tātad, lai iegūtu dublu šo efektu, mēs no sākuma izmantosim gaišu, gandrīz baltu brūnību krāsu. Tātad, uzklājam nedaudz. Lai nav pa daudz, un lai nav pa maz. Un uzklājam lūk šajā vietā un ne tālāk. To pašu daram otru līdzi. Lai iegūtu pietiekami labu efektu, mēs izmantosim mazliet tumšu, gandrīz tumšu brūnu krāsu. Sapildījām tumšo krāsu kopā ar baltu. Un mēs iegūtu dubultu krāsu efektu. Tad varam iegūt roci.
Mēs esam Latvijas pabeiguši. Tagad izmantosim zeltainu krāsu, lai pievienotu maigu omulīgumu, kas ievieš siltumu. Viegli pārkrāsojam pāri. Un to pašu daram ar otru. Un visu mēs apvienojam kopā. Protams, vienmēr, kad jūs izmantojat atslēgas, tad nokrīt zeme. Tātad, vieglākais veids, kā to ir ietaupīt, vienkārši sapludināt. Un uztaisiet skaistu vaigu to. Ja jums ir sanācis tumšāks, vienkārši pievienojiet mazliet balto krāsu, lai iegūtu pelno krāsu. Tā, ar acīm mēs esam pabeiguši, un es jums parādīšu gala rezultātu. Tātad, tas ir šāda veida krāsa. Tātad, tagad vienkārši, lai pievienotu mazliet siltumu, mēs izmantosim vienkārši lūpu balzāmu un lūpas pīkumu. Tātad, šoreiz es ļaušu personai pašai. Vai jūs savas lūpas esat jau ar vienkāršiem lūpas pītumiem? Vienmēr jums jūs krāsojat lūpas, izmantojiet lūpu balzāmu un uzkrāsojiet pa virsmu lūpu krāsu. Saglabās jūsu lūpas maigas un viņas nesabojās. Tad uzkrājam rozā lūpu krāsu. Pietiekami daudz ūdens. Izvērojam, ka lūpas apakšojot vēlu. Lai iegūtu maigu spīdumu. Tātad mums ir rezultāts ir lūk šāds. Tas ir viss līdz šodienai. Tiksimies nākamajā video. Paldies par uzmanību!